Sveiciens Mācībprieks kanālā! Šodien papildinām mapīti idejas sporta stundām. Šodien padalīšos ar visai īsu un vienkāršu uzdevumu, ko es piedāvāju saviem skolēniem, lai sekmīgāk apgūtu spēlētāju zonas volejbolā, tādā veidā arī palīdzot atrisināt racionālu spēka pielietošanu, kas ir no koordinācijas, jo mans novērojums bija tāds, ka skolēni neizprot un neizjūt, cik liels spēks jāpielieto, lai pārvirzītu bumbu dažādos attālumos un distancēs. Šim uzdevumam būs nepieciešams volejbola bumbas katram skolēnam un 6 vingrošanas riņķi. Tātad novietojam riņķus tur, kur mums ir volejbola zonas. Tādā veidā palīdzot arī, protams, skolēniem atgādināt, kura zona atrodas kurā vietā. Skolēni nostājas pie volejbola gala līnijas, katram ir bumba, un tātad skolotājs, piemēram, nosauc 3. zonu, un pēc svilpes signāla skolēni ar augšējo vai apakšējo abos variantos var mēģina iespēlēt riņķī iekšā. Tātad, piemēram, šajā 3. zonā. Šeit būtu svarīgi ievērot arī tiešām pēc svilpes signāla, gan izspēlējam, gan ejam pakaļ bumbām, lai novērstu nevajadzīgas traumas. Kopēji šis neaizņem daudz laika. Mēģinājām arī uz sacīkstējumu, kurš pirmais trāpīs visos, bet tur rodas nelielas drošības pārkāpumi savā ziņā, tādēļ labāk ir organizēt šo ar skolotāja palīdzību. Cerams, ka noderēs tavās ikdienas gaitās, atbalsti kanālu un piesako tam. Atā!